Projekta iekšējās apkures sistēmas nomaiņa Dagdas tautas namā un siltumtrases rekonstrukcijā realizācija būs iegums arī Dagdas iedzīvotājiem, jo pašreizējā siltumtrasē ir lieli siltuma zudumi, ņemot vērā arvien pieaugošās naftas cenas, nerīkojoties tagad, iedzīvotājiem par siltumu nāktos maksāt arvien vairāk. Līdz šim zudumi siltumtrasē sastādīja apmēram 25% plus mīnus atkarīgs no ārējās gaisa temperatūras. Ja? Tagad Polior cauruļvadi siltumtrases viņi sastāda 3 līdz 3% siltuma zudumu. Uz kopējā sadārdzinājuma, kurināmā sadārdzinājuma fona mēs varētu iekonomēt kaut kur līdz 20% izmaksas par siltumenerģijas ražošanu. Ja? Un tāpēc tas ir ļoti labs projekts, kas dos mums iespēju iekonomēt, un mēs centīsimies nepārkāpt pāri tam tarifam, kas mums pašlaik ir. Siltumtrases rakšanas darbi uzsākti arī par Alejas ielu un gar pirmskolas izglītības iestādi Saulīte. Ceļa posmā no tautas nama līdz pagriezienam uz bērnu dārzu satiksme apturēta, tāpēc autovadītājiem jāievēro piesardzība dodoties ikdienas gaitās. Posma apbraukšanai tiek izmantotas Brīvības un Liepājas ielas. Sakarā ar to, ka tiek realizēta siltumtrases nomaiņa Alejas ielas posmā no tautas nama līdz pagriezienam uz bērnu dārzu, uz doto brīdi šis ceļa posms ir slēgts un attiecīgi ir uzstādītas ceļazīmes, kuras norāda apbraukšanas ceļa virzienu. Dagdas iedzīvotājiem nāksies sabruņoties ar pacietību un izrādīt sapratni, jo nav iespējams veikt tik lielus rekonstrukcijas darbus, netraucējot satiksmi un neradot nērtības tuvējo māju iemītniekiem. Problēmu un jautājumu gadījumā visi tiek aicināti vērsties attiecīgajās iestādēs. Piemēru varu minēt arī to Ziemeļrajona izbūvi, kādas bija skandāli un trokšņi bija par to, ka tur beidzot beigsies tās nekārtības, bet šoreiz viss ir nosvalties, ir uztaisīts un neviens arī tagad nepiezvana un nepasaka paldies, ka beidzot viss ir kārtībā. Tāpēc es lūdzu iedzīvotājus pieņemt to reāli, jo būs kaut kādas neērtības, būs kaut kādas problēmas, ja, to taču var risināt civilizētā veidā. Ja kādam rodas problēmas ar piekļūšanu pie savām dzīves vietām, tātad lūdzu griezties pie darbu izpildītājiem vai arī tieši novada pašvaldībā vides un tautsaimniecības nodaļā. Siltumtrasi plānots ierakt līdz jūlija beigām, tomēr drīz pēc tam sekos projekts, kura laikā tiks ieraktas ūdensvada un kanalizācijas trubas posmā no Pasta ielas līdz pat ūdens attīrīšanas iekārtām, līdzīgi kā Pasta, Māras un Liepājas ielās. Šī laikā arī iedzīvotājiem un autovadītājiem būs jārēķinās ar to, ka atsevišķos posmos šī maršrutā tiks ierobežota satiksme. Un šie ceļa posmi tātad atkal būs jāapbrauc pa apbraucamajiem ceļiem. Rakšanas darbi noslēgsies šī gada rudenī. Izraktā ceļa daļa tiks aizbērta ar smilšu un grānskārtu. Asfalta liešanas darbi plānoti nākošā gada pavasarī, kad sabērtā kārta būs noblietējusies. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzija, studija Ezerzeme. Ķepavas pagasta Apaļu ciema ūdensvads atradās sliktā stāvoklī jau vairākus gadus. Ciema iedzīvotājiem pastāvīgi nācās samierināties ar nepietiekamu ūdensspiedienu un zemu ūdens kvalitāti. Šogad Dagdas novada pašvaldība rada iespēju Apaļu ciema ūdensvada renovācijai. Tika atrakta trase, nomainītas akas un nomainīts ūdensvads posmā no viena punkta, no vienas akas līdz otrai akai tieši tajā atzarā, kur vislielākās problēmas. Līdz ar ūdens trases atzara nomainīšanu tiek domāts par to, kā uzlabot ūdens kvalitāti, lai tā atbilstu visām prasībām. Šogad vēl ir paredzēta jaunas atzelžošanas stacijas izbūve, un tuvākajā laikā sāksies darbi arī atzelžošanas stacijas izbūvei, jo ir ļoti sliktas analīzes dzelzs satura ziņā, augsts dzelzs saturs, un, protams, mums arī, lai saņemtu šo te ūdens lietošanas atļauju, ir ļoti svarīgi arī darīt šīs te lietas,
lai ūdens atbilstu normām. Andrupenes pagasta Kazmieros ciemā tikko kā noslēgusies atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana. Tā jānodrošina ciema iedzīvotāji ar tīru un kvalitatīvu ūdeni. Jāpiebilst, līdz remontdarbiem sūkņa stacija piederēja privāti īpašniekam. Izgāja no ierindas sūknis un pamatā bija problēmas iegādāties jaunu, un tad mēs sākām domāt par to, kā palīdzēt Kazmieros iedzīvotājiem, lai viņi tāpat kā mūsu 3 ciematu iedzīvotāji varētu lietot pilnvērtīgu dzeramo ūdeni, kas atbilst visām просībām. Раньше у нас шла кофейного цвета такая вода. Agrāk ūdens no krāna nāca kafijas krāsā. Nevarēja izmazgāt veļas mašīnu, jo visur bija dzels nogulsnes, un glāzē ielietais ūdens palika brūns. В кружке вода, она делалась коричневого цвета. Ēkas remontdarbi tika veikti par Andrupenes pagasta pārvaldes līdzekļiem. Materiāli vien izmaksājuši 3000 latu. Atdzelžošanas iekārtas iegāde tika sekta no Dagdas novada pašvaldības budžeta. Pagājušā gadā mēs jau veicām rekonstrukciju sūkņu stacijas ēkas, vajadzēja visu atjaunot, siltināt, izveidot to celtni tā, lai tur varētu tiešām tās atdzelžošanas iekārtas darboties. Ну, очистительную систему водоснабжения Казимирова здесь поставили. Attīrīšanas iekārta pēc parametriem ir viena no modernākajām. Cerams, pareizi uzraugot, ierīces kalpos vairākus gadus. Gribās, lai iedzīvotājiem būtu tīrs ūdens, jo to paredz Eiropas regulas. Neskatoties, vai ciems ir liels vai mazs, prasības visur ir vienādas. И нас сейчас современные европейские требования это требуют. Мы просто не можем иначе. Или большой поселок или маленькие требования одинаковые. В данный момент вода у нас стала намного чище. Uz doto brīdi ūdens ir daudz tīrāks. Kopš attīrīšanas iekārtas uzsākušas strādāt, atšķirība ir milzīga. Прошло вот время, как поставили, это уже день и ночь. Lai gan attīrīšanas iekārtas jau darbojas un iedzīvotāji jau izjutuši krasas atšķirības, sūkņa stacijas ēkas apkārtne vēl jāiekārto. Здесь вот в данный момент еще не доработана вот эта территория, охранная зона самого. Šeit vēl nav pabeigta aizsargu teritorijas iekārtošana. Tai jābūt 10 metru radiusā ap sūkņa stacijas ēku, jābūt vārtiem, lai varētu iebraukt un apkalpot, vai, ja nepieciešams, veikt remontdarbus objektā. 4 стороны. Ворота должны быть, чтобы могла машина зайти, оборудование в крайнем случае заменить, либо обслужить, либо отремонтировать. Andrupenes pagasta pārvaldes vadītāja norāda, ka drīzumā ar ciema iedzīvotājiem tiks noslēgti līgumi par kvalitatīva ūdens piegādi, kā arī uzstādīti ūdens skaitītāji. Šāda kārtība jau darbojas Andrupenē, Marijampolē un Astašovā. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Bērziņu sajietu nams celts 1975. gadā. Tā ir divstāvīga celtne vairāk nekā 1000 kvadrātmetru platībā. 37 gadu pastāvēšanas laikā ēkā nav veikts kapitālais remonts. Kā rezultātā objekts kļuvis nepiemērots dažādu pasākumu rīkošanai un cita veida eksploatācijai. Remontdarbu rezultātā mainīsies arī pagasta iestāžu atrašanās vietas. Mums te bija problēma ar jumtu. Bija veikti vairākas reizes kosmētiski remonti un viss bija aizticētas gan sienas, gan grīda bojāta. Te notiks jumta siltināšana un iekšā kosmētiskais remonts tiks veikts un būs mums pārcelta biblioteka mazajā zālē. Sakarā ar to, ka mums ļoti mazas telpas bibliotekas. Šobrīd rit Bērziņu pagasta tautas nama rekonstrukcija, kuras rezultātā tiks ieklāta jauna grīda, nomainīt logi, durvis, nosiltināt sienas un rekonstruēts jumta segums un katlu telpa. Realizējot projektu vietējiem iedzīvotājiem, tiks nodrošināta vide kultūras aktivitāšu īstenošanai.
tādā veidā uzlabojot pagasta iedzīvotāju dzīves telpas kvalitāti. Finansējums rekonstrukcijas darbu veikšanai tika iegūts piedaloties Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, lauku atbalsta dienesta pasākumā pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem. Kopējās projekta izmaksas pārsniedz 270 000 latu. Tagad cerēsim, ka mums būs silti, neticēs jumts un valsts svētkus mēs jau atzīmēsim jaunajā tautas namā pēc rekonstrukcijas. Projekta īstenošanas laiks ir no 11. gada 21. aprīļa līdz 12. gada 31. decembrim. Bērziņu Sajieta nams ir pastāvīga iestāde citu Dagdas novada pašvaldības iestāžu infrastruktūrā, kuru finansē Dagdas novada pašvaldība. Pateicoties projektam, Bērziņu centrā tiks koncentrētas visas pagasta iestādes, sniedzot jaunas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un pagasta apmeklētājiem. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Asūnes upes ielas iedzīvotājus jau vairākus gadus nomoka problēma, kuras dēļ aplūst ceļš un pavasaru laikā arī lauku teritorijas, apgrūtinot piekļūšanu pie privāti īpašumiem un sabojājot laukapstrādē izmantotās zemes. 2 gadi atpakaļ uz upes ielas Asūnes ciematā meliorācijas sistēmas bojājumu dēļ radās situācija, kad sāka applūst upes ielas posmus aptuveni 20–30 metru garumā. Ļoti sausā vasarā, protams, ūdens pazūd, bet, principā cilvēki jau no agra pavasara līdz pat vasaras vidum vienmēr ir faktiski atgriezti no visas pasaules, jo nevar aizbraukt ne ātrā palīdzība, ne paši viņi var piebraukt pie mājām, tāpēc tā problēma ir ļoti aktuāla. Mēs cīnāmies jau 3. gadu, godīgi sakot. 2 gadus mums šis ūdens gāja prom, šogad vairs viņš nenoiet nost, jo meliorācijas sistēma ir sabojājusies, un līdz ar to mēs pludojam. Asūnes iedzīvotāji neatlaidīgi vērsās pēc palīdzības Asūnes pagasta pārvaldē, kā arī Dagdas novada pašvaldībā. Šogad, pateicoties Dagdas novada speciālistiem un amatpersonām, uzsākti darbi, lai radušo situāciju novērstu. Gājām pie pagasta vecākā, Pagājušā gadā mēs rakstījām oficiālu vēstuli arī uz Dagdu. Pagājušā gadā mums bija solīts, ka tiks veikti remontdarbi. Un šogad, pateicoties tam, ka mēs gājām, kaimiņi, visiem, kam te ir bēdas, kam siltumnīca, kam zeme, kam dārs, kam ceļš, visi kopā gājām pie Inises Pļesņas un redzam, ka jau ir kaut kas darīts. Iedzīvotāji atkārtoti griezās novada pašvaldībā, jo tiešām situācija šogad bija kritiska. Un paldies domes deputātiem, ka atsaucās uz šo te iedzīvotāju lūgumu. Un tieši vides inženieris Pēteris Tukišs, viņš tad apsekoja situāciju un faktiski arī palīdzēja mums atrisināt šo te jautājumu. Dagdas novada pašvaldība atrada iespēju meliorācijas remontdarbu veikšanai piešķirt nepieciešamo finansējumu no līdzekļiem, kas paredzēti ārkārtas gadījumu novēršanai. Domes deputāti no šiem te līdzekļiem arī piešķīra, lai varētu novadīt ūdeni, ierakt caurules, lai turpmāk tad šis te ielas posms būtu izbraucams. Mēs uzbūvēsim aptuveni 50 metru caurules, ieliksim zem zemes aptuveni 4 metru dziļumā. Uzbūvēsim vienu aku, kurā tiks savākti visi virszemes ūdeņi. Papildus tam, zem upes ielas tiks ierakta arī caurteka, pa kuru novadīs gruntsūdeņus, kuri neiesūcās zemē. Jāpiebilst, savāktā ūdensmasa aizplūdīs uz netālu esošo Asūnīcas upi. Darbus veids vietējais uzņēmums Sijā Valmeks, kuri plāno darbus pabeigt nedēļas laikā. Daumans Smeiļa, Jānis Viļums, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme.